Taksometru pakalpojumu sniedzēja RUT darbība, kas Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā kā vietējā kapitāla uzņēmumu sevi pieteica vien pirms 2 mēnešiem. Uzņēmums darbības pārtraukšanu skaidro ar tehniskiem iemesliem. Taksometru nozarē norāda, ka gada nogalē, kad gaidāmi svētki un pieaugs pieprasījums pēc taksometra pakalpojumiem, no RUT darbības apturēšanas visvairāk cietīs pasažieri. Stāsta Vita Anstrete. Taksometru platformas RUT lietotne pat labāk nestrādā. Lasāms, ka tehnoloģisku izaicinājumu dēļ uzņēmums uz laiku aptur savu darbību. Tātad izsaukt RUT auto nevar. Taksometri RUT, kas tirgū ienāca pirms nepilniem 2 mēnešiem, šodien ielās nav redzami. Uzņēmuma vadītājs un dibinātājs Latvijas televīzijai rakstiski atbild, ka lēmums darbību uz nenoteiktu laiku apturēt pieņemts, lai uzlabotu platformas stabilitāti un funkcionalitāti, bet cik ilgi? Precīzi uzlabojumu ieviešanas grafiks būs skaidrs tikai pēc pilnīgas esošo tehnisko nepilnību izvērtēšanas un potenciālo risku identificēšanas. Mūsu prioritāte nav sasteigta darbības atsākšana. Sākot darbību, uzņēmums bija piesaistījis vairāk nekā 300 automašīnu. Kā vietējā kapitāla uzņēmums, tas bija apņēmības pilns ielausties taksometru tirgū, konkurēt ar pat labam populāro Bolt un norādīja, ka investēs valsts ekonomikā. Taksometru nozarē uzsver, ka gada nogalē no RUT darbības apturēšanas uz nenoteiktu laiku visvairāk cietīs pasažieri. Mēs spriežam pie fakta, kā mēs arī tā agrāk runājām, ka ar tādu stratēģiju, ka ilgi viņi nenozos. Mēs plānojam, ka tomēr viņi vismaz līdz pavasarim nodzīvos, bet tagad mēs redzam, ka patērētājiem nav izvēles pašlaik. Vismaz bija cerības uz to svētku laiku, kā reāla alternatīva Boltam, kā es pašlaik aizņem 98% no tirgus bija RUT. Pašlaik klientam nebūs nekādas alternatīvas, vai klasiski taksometri, vai tomēr Bolts, kas arī uzšaus tas koeficients un arī būs dārgs, nebūs lēts noteikti. Organizācija un nozare izsaka pieņēmumus, ka konkurence ar Boltu varētu būt izrādījusies spraigāka nekā cerēts. Izaicinājumi esot, bet iemesli šoreiz tikai tehniski.